Tā, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie, sākām šīs dienas novada domas sēdi, tur arī šī gada pēdējā domas sēdi. Uz sēdi ir ieradušies 6 deputāti. Sēdi ir tiesīgi skatīt darba kārtībā iekļautos jautājumus par darba kārtību. Ir iekļauti 6 punkti, kurus mēs esam skatījuši komitejas sēdē. Deputātiem par darba kārtību papildinājumu, labojumu nav. Kas ir par šādu darba kārtību? Tad pārējām pie dienas kārtības pirmā punkta par 2017. gada pašvaldības darba algas fonda apstiprināšanu. Šo mēs skatījām komitejas sēdē, kurā izvērtās debats un komiteja nonāca pie atzinuma, kad ir jāsniedz 2 priekšlikumu domas sēdē apstiprināšanai par vienu no apakšpunktiem, kas attiecās uz darbnieces darba algas fonda iekļaušanu pašvaldības komunāla iecirkņu budžetā vai šo naudu ņemt no komunālā iecirkņu budžeta vai papildināt komunālā iecirkņu budžetu ar papildus finansējumu. Tātad A variants bija finansējumu piešķirt papildus no pašvaldības finanses līdzekļiem, un B variants bija finansējumu struktūrvienības vadītājiem nodrošināt no 2017. gada piešķirtā komunāla iecirkņu atlīdzības fonda. Tātad, kas ir par pirmo variantu, par A, kas ir par? Tātad 1, 2, 3, 4 par, pretī, atturās 1, un Edgars par ko bija? Es biju par to savu ierosinājumu. Pa otru. Tā, un tas B variants tagad ir, kas ir par to, ka finansējums struktūrvienības vadītājiem nodrošināt no 2017. gada piešķirtā komunālā iecirkņu atlīdzības fonda. Kas ir par to? Tā, 1 pār, pretī, tad pārējie tad atturās, ja. Ar balsu vairākumu tad ir pieņēmis uz pirmais A variants. Pārējās, ko mēs vienojamies komitejas sēdē, ir iekļauts lēmuma projektā. Un kā komitejas sēdē tad vienojamies, kā tad liekam uz balsošanu kopumā par lēmumu projektu. Kas ir par šādu lēmumu projektu?
6 pār. Lēmums pieņemts. Nākamais ir noteikumi par skaidrās naudas uzskaitu un kasu operācija Malsums novadā, tas ir par nolikumu. Kas ir pār? 6 pār. Nākamais ir par SIA Nordic Recruiting paredzētās darbības atbilstību teritoriālajām plānojumām. Tātad priekšlikums ir ļoti atzinumi, kad SIA Nordic Recruiting izveidot atkritumu savākšanas punktu atbilst Malsums novada teritoriālajām plānojumam. Tas ir pat, ka dod atzinumu pozitīvi, 6 pār. Nākamais ir par nekustamā īpašuma nodokļu samazinājumu pēc projekta, tas ir 6 pār. Nākamais ir par grozījumiem Malsums novada domas 2016. gada saistošajos noteikumos par pašvaldības budžetu. Tas ir par 6. Nākamais ir par Malsums novada domas nolikumu par inventarizācijas nolikumu apstiprināšanu. Tas ir pār 6 pār. Līdz ar to dienas kārtības punkts ir izsnākt.